vietiņu uzmanību veltīsim pašiem galvenajiem, tiem cilvēkiem, kas mums ir sarūpējuši šo lielo prieku. Es palīšu tagad jau varbūt nerunāt. Mīļie klātesošie izstādes viesi, tagad ir vārds izstādes atklāšanai. Droši var panākt uz priekšu. Tagad mums būs iespēja iepazīties ar tiem, kuri šo izstādi, šos svētkus mums ir sagatavojuši. Un vārds Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktorei Skaidrītei Ruskulei. Paldies, man nav tik skaļa balsa, bet es nevarēju skaļāk runāt par to galvenā. Prieks jūs visus redzēt, viņie viesi, izstādes organizētāji, jo, protams, katra ziedu izstāde muzejā ir svētki. Un tuvojoties jebkurai izstādei, vienmēr tiek domāts, kāda būs, vai tie dabas apstākļi būs mums sekmīgi, lai viss noritētu, vai arī kādas problēmas sagādās, un šodien, protams, lietiņš līdz visu laiku ir Jāņi, jā, un višķiņ tāda baža bija, kā nu būs, vai īris audzētāji varēs šogad būs iepriecināti. Bet, kā mēs redzam, īrisu audzētāji var iepriecināt jebkuros laika apstākļos. Paldies jums milzīgs par šo darbu ieguldīto, un īpaši šogad liels paldies par to, ka šī biedrība, Gladiola un īrisu biedrība, jau pastāv 30 gadus. Un šo 30 gadu laikā jums ir bijušas neskaitāmas izstādes, gan šeit dabas muzejā, gan citās vietās Latvijā. Gan jūs pieņemat arī savos dārzos, un laikam jau tas cipars ir vienkārši neaptverams, cik daudz cilvēkiem jūs esiet dāvājuši prieku, esiet dāvājuši arī iespēju pašiem iegādāties īrisu audzēšanai, un arī pats galvenais, esiet devuši to iespēju mācīties, jo, lai īrisus izaudzētu, kaut kādas zināšanas tomēr ir vajadzīgas, ja? Tā kā darbs ir milzīgs veikts, un man gribētos novēlēt jums vēl nākamos 30 un vēl nākamos 30, ja? Lai jūs spējat arī turpmāk darīt šo savu brīnišķīgo lielisko darbu. Tā kā sveiciens jums visiem svētkos, un šodien lūgums tad arī pastāvīt par šo izstādi, par jūsu plāniem, veiksmēm, kas jums ir, ja? Es sāku ar to, ka izsūtām šo zelta vietus, vai beigās lietas, un vai sākas saulīt. Lai saulīt, lai mums ir paldies liels, lai visiem sākas saulīt. Labdien visiem! Izstādīt apmēram 150 īrisu šķirnes. Šo izstādi veidoja mūsu Latvijas īrisu biedrība. Šeit ir ziedi atvesti gan no Pauskas puses, no Gandavas puses, no Trūkumā, no Rīgas, tā kā no Rīgas Latvijas pusēm. Šeit ir Ano Elejas vēl arī šeit ir mūsu ziedi. Tā kā mēs esam kopējiem spēkiem to savākuši. Nu, kā jau teica, ka šī mums ir 30. izstāde. Tāda jubilejas izstāde. Cik mazāk ar mums neizdevās, arī laika apstākļu dēļ izvērot izstādi, jo tiešām izstādes laikā mēs bijām noziedējuši un pārstīvējuši. Tā kā šodien skatāties visu, kas ir, kas palīk, varētu iegādāties kādu stādi. Jums, ja tāda vēlāk, tāda jūsu tāda nepatīkamā ir tas, ka šodien šeit mums nepiedalās mūsu prezidents Laimons Gatis, viņš mums tā drustīvi apslinis ir, bet viņš jūs visiem apmeklētājiem sūta visiem kolēģiem sveicienu. Viņu šodien izstāvot pārstāv viņa kundze, tā kā neko vairāk es jums nevaru pastāstīt. Vienīgi tikai tas, ka ir jāskatās un jāvērtē mūsu darbs, jo tiešām laika apstākļus arī šogad nerutināja, vējš, lietus, mīnus bija, tā kā, ziedi tādi, kādi viņi ir, tā kā neņemiet ļaunā, ja varbūt cits nav tāds ļoti, ļoti skaists. Mamma dara tā, drustīsim pārpārīt. Lūdzu, visus skatīties.
izstādi. Paldies!